Lai maratona dienā būtu svētku sajūta, neaizmirstam visu izdarīt laikus arī pirms maratona. Tādas formalitātes kā numuru izņemšana un, protams, laicīgi ierodamies arī uz starta. Numuru izņemšana sākas līdz ar Expo atvēršanu viesnīcā Radisson Blu Latvija un būs iespējama piekdien un sestdien no 10 rītā līdz 8 vakarā. Expo varēs iepazīties ar trasi un virtuāli izskriet distanci uz trenažiera. Te varēs dalīties pieredzē ar citiem skrējiena dalībniekiem un 2 dienu garumā būs arī Dobeles dzirnavnieka makaronu ballīte un citas noderīgas lietas. Expo laikā par vienu latu varēs iegādāties arī apdrošināšanu pret negadījumiem skrējiena laikā. Svētdien nekādā gadījumā uz skrējienu nevajadzētu ierasties pēdējā brīdī. Vislabāk sacensību vietā ierasties aptuveni stundu pirms starta, lai saprastu, kur kas atrodas, kur starta koridors, kur mantu glabātuve un, kas pats galvenais, šo stundu varēsiet izbaudīt svētku atmosfēru. DJs mūziku sāks spēlēt jau drīz pēc pirmajiem gaiļiem no 6:30 rītā. Ērtākā nokļūšana starta vietā noteikti būs ar sabiedrisko transportu. Tikai jāievēro, ka vairāki trolejbusa un autobusa maršruti sacensību dienā būs mainījuši kustības maršrutu saistībā ar vairāku ielu un Vanšu tilta slēgšanu. Ja braucat ar savu auto, tad iepriekš rūpīgi izpētiet, kurā stāvvietā to domājat atstāt. Neaizmirstam, ka interneta lapā www.uzmundrini.lv vēl var nodot virtuālos sveicienus saviem draugiem un radiem, kuri tos saņems skrējiena laikā uz lielajiem ekrāniem. Ja nu pašam nesanāk piedalīties sacensībās, bet vēlaties uzzināt, kā skrējienā veicas jūs interesējošiem cilvēkiem, šogad būs iespēja sekot līdzi jebkuram skrējējam arī online režīmā kartē internetā. Tikai jāzina dalībnieka numurs. Uz tikšanos 18. novembra Krasmalā un veiksmīgus visiem startus!